nav. Būšu, nebūšu, dziedāšu, pūtīšu. Teorētiski pastāv 10 variantu, kā noteikt, kurš būs dziesmu svētku dalībnieks. Nē, tā viss nenotiek. Mums viss notiek organizēti, pārdomāti ar sistēmu. Kāda ir sistēma dziesmu un deju svētku dalībnieku atlasē, tas ir šīs dienas ekspedīcijas uzdevums. Latvijā dziesmu svētku saturu nosaka dziesmu svētku likums, un šis likums arī paredz to, ka svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Latvijas Nacionālais kultūras centrs nodrošina dziesmu svētkiem programmu, kuru gatavo visi Latvijas amatieru mākslas kolektīvi, un savukārt centrs pārbauda, kā kolektīvi ir sagatavojušies svētkiem, un tāpēc tiek rīkots skates ar speciālām žūrijām, kas izvērtē kolektīvu gatavību svētkiem. Vai šāda sistēma ir pastāvējusi vienmēr? Un vai tā ir objektīva? Dzīvē tomēr viss nav tik balts, kā izskatās. Bet par to pēc brīža. Ir ļoti interesanti, piemēram, Bērskalna grāmatā latviešu dziesmu svētku vēsturi aprakstīts, kā pirmie svētku dalībnieki ir braukuši lielās kulbās, lielās orēs, sasēdušies pa balsīm un mācījušies pa ceļam šo dziesmu, kamēr atkļūst līdz Rīgai, lai iemācās, jo uz vietas tanī pagastā nav bijis īsti laika visiem satikties un samēģināt. Protams, tagad mēs svētkiem jau sākam gatavoties ļoti laicīgi, kaut gan es pieļauju, ka varbūt kādi koristi arī vēl autobusā kaut ko mācās un uzlabo. Bet tā kā svētkiem sagatavošanās notiek jau vairākas gadus iepriekš, tad ir šīs sagatavotības līmenis tiek pārbaudīts skatēs, kas notiek arī vēl svētku gadā. Tātad šogad vēl 13. gadā koru skates beigsies tikai maijā. Patiesībā visi, kas nopietni gatavojās, visi arī tiek uz svētkiem. 2000. gadā dibinātais jauniešu koris Maska dziesmu svētkos piedalīsies 3. reizi. Tā radītājs, vadītājs un diriģents ir Jānis Ozols. Vajadzētu mēģināt tas koru skates tiešām nepārvērst par sporta sacensībām. Es saviem koristiem vienmēr saku, ka skati tie ir svētki. Un īstenībā tie tiešām ir svētki, un ja to tā uztver, tad arī, starp citu, skan daudz labāk. Ja iet uz dēļiem nevis ar sportista motivāciju augstāk, tālāk, skaļāk, bet klusāk, mierīgāk un garlaicīgāk. Nē, bet ar tādu sajūtu, ka tie ir tautas svētki un mēs vienkārši visi kopā varam izdarīt tik foršu darbu un vienkārši sajust un priecāties par to. Bet ja pašķiram senākus vēstures lapuses? Vienmēr tāda nav bijusi, protams, bet bijusi kāda sacensība, koru kari, un pamazām šī atlases sistēma ir veidojusies. Katru reizi kaut ko pieliekot klāt, noņemot nost, pilnveidojot to, vienmēr pilnveidojot to, ja? Bet viņa ir attīstījusies, viņa visu laiku ir attīstībā. Padomju gados es personīgi kādos 5 vai 6 atlases ciklos esmu piedalījies, un es tā lepojos, ka Daumans Gailis virsdiļģents, un es biju Tautas mākslas centra darbinieks. Mēs 70. un 73. gadā dzirdējām visus, 2 tikai dzirdēja visus Latvijas korus. Man liekas, ka toreiz bija kaut kā tā demokrātiskāk, tā mīļāk. Sistēma dalībnieku atlasē darbojas, bet arī tajā ir savas ēnas puses, kuras iespējams vajadzētu pilnveidot. Tiekamies atkal drīzumā kaut kur kosmosā pie vecām raķetēm.